Mans sauc Artūrs Breicis, es esmu certificēts nodokļu konsultants un strādāju ar transfercenām. Tāpēc šajā video mēs parunāsim par transfercenām. Kas tās ir, uz ko tās attiecās, kam tās ir jāievēro un kāda dokumentācija ir jāsagatavo. Tātad, pa visu pēc kārtas. Semināra saturs, šī video saturs. Pirmkārt, paskatīsimies, kas ir transfercenas, kādi ir galvenie principi, terminoloģija, definīcijas. Tad paskatīsimies transfercenu regulējumu uzņēmuma ienākuma nodokļu likumā un likumā par nodokļiem un nodevām. Tad konstatēsim, kuras ir tās personas, kurām ir jāievēro darījumos transfercenu prasības, tirgus vērtības noteikšanas prasības, kā arī noteiksim, kuras ir tās personas, kurām ir jāgatavo transfercenu dokumentācija un kādas ir prasības attiecībā uz globālo un vietējās dokumentācijas sagatavošanu. Un papildus noskaidrosim arī, pieskarsimies transfercenu metodēm un noskaidrosim, ko tad darīt cilvēkiem, nodokļu maksātājiem, uzņēmumiem, kuriem transfercenas ir jāievēro, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav jāsagatavo globālā vai vietējā dokumentācija. Un tātad, kas ir transfercenas? Izskatīsim pamatā definīcijas likumā, Latvijas likumā. Tātad pirmais – tirgus vērtība. Vai teiksim, kas angliski ir arm's length vai market price. Latvijas likumā tiek definēts kā nodokļu maksātāju ienākuma izdevumi, kas būtu, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas un nodibināts pēc noteikumiem, kas būtu spēkā starp diviem neatkarīgām personām, un ja šo saistītām personām slēgto darījumu vērtību būtu atbilstoši tirgus cenai, kuras aprēķināšanas metodas nosaka ministru kabinets. UN likuma 4. panta 2. daļas 2. punkts, apakšpunkts. Tātad, ko mēs redzam no šīs definīcijas? Pirmkārt, mēs redzam to, ka šī definīcija ievieš OECD so saucamo izstieptās rokas principu, arm's length principu, ja, jo pēc idejas tātad ir jābūt darījumiem veiktiem starp saistītām pusēm tā, it kā tie būtu veikti starp nesaistītām pusēm. Ja, un šeit mums ir šis te pasvītrots kā šis ir princips. Tātad, no vienas puses likums ir kā pasaka šo te vispārīgo definīciju, bet no otras puses likums sašaurina šo te tirgus vērtības noteikšanas kārtību līdz ministru kabineta tātad noteiktajiem noteikumu līmenim. Tātad, no vienas puses mums ir kā plaša definīcija, no otras puses mēs esam saistīti ar ministru kabineta noteikumiem, un kas praktiski nozīmē to, ka, ja gadījumā, piemēram, jūs veicat ar savu ārvalstu partneri kaut kāds darījums, un ārvalsts partneris piemēro OECD vadlīnijas, tad OECD pieņem tās normas un vadlīnijas un tā tālāk, bet gadījumā, ja šis vadlīnijas ir pretrunā ar ministru kabineta noteikumiem, tad var rasties problēma. Un šis ir jāpatur prātā, ka tātad ministru kabineta noteikumiem it kā pat ir, zināmā mērā, lielāks svars nekā, teiksim, starptautiski noteiktajām normām un principiem. Nākamais – transfercena. Tātad, kas ir transfercena? Preču vai pakalpojumu vērtība, kas tiek piemērot kontrolētā darījumā vai pastāv attiecībās starp saistītām personām, kas ir definētas kā saistītās personas nodokļiem un nodevām likuma minētajos pantos. Tātad, tā ir tā cena, kas faktiski tiek piemērota šajos darījumos, un transfercenu principu, teiksim, mērķis ir, lai transfercenas būtu atbilstošas to tirgus vērtībai. Nākamais – kontrolēts darījums. Darījums starp divām personām, kas ir saistītas personas, nodokļiem nodevām likuma izpratnē. Tātad šādas te personas. Tas, kas ir jāsaprot, ka kontrolēts darījums, tas ir vienkārši darījums starp saistītiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas transfercenu normas. Un pēdējais, kas varētu mums noderēt, ir jēdziens starptautiskā uzņēmuma grupa ar īpašumu tiesībām kontroli tieši vai netieši saistīts uzņēmuma kopums, kuri atrodas dažādās valstīs un ir tātad saistītie uzņēmumi. Jā, un šis jēdziens ir svarīgs, tāpēc, ka attiecībā uz starptautisko uzņēmumu grupu ir specifisks arī prasības attiecībā uz saucamo dokumentāciju par katru valsti vai country reporting, bet tātad starptautisko uzņēmumu grupām, kurām pārsniedz 750 miljonu konsolidētais apgrozījums. Bet praktiski šis termins tiek lietots kā, teiksim,
kā latviskais tulkojums uzņēmumam, tad nosaukumam M&A, kas ir, teiksim, multinational enterprises. Jā, tātad pamatlietas definīcijas. Tālāk pieskarsimies mazliet transfercenu noteikšanas metodēm. Šī video apmērs, teiksim, apjoms neļauj analizēt detalizēti katru no šīm metodēm. Tomēr es gribētu vairākas lietas pateikt par šīm metodēm, lai būtu lielāka skaidrība. Tad ir šīs 5 metodes, kuras var piemērot, lai noteiktu transfercenu atbilstību tirgus vērtībai. Pirmā metode - salīdzināmo nekontrolēto cenu metode, kur tā vienkārši runājot, mēs salīdzinām vienu preci, teiksim, ar otru vai pakalpojumu ar līdzvērtīgu. Tā dalās divās daļās, teiksim, kur tiek salīdzināts preces ar citu uzņēmumu veiktajām darījumiem. Tas ir tā saucamās ārējās salīdzināmā cenu metode vai eksternāla. Un mēs varam salīdzināt arī ar saistītiem uzņēmumiem veiktos darījumus, arī kurus mēs paši veicam ar nesaistītiem. Un tā būtu tā iekšējie salīdzināmie dati vai internali, teiksim, kā parables, kā tiek izmantots. It kā šī metode būtu visieteicamākā, un tomēr praksē tā ļoti diezgan reti tiek piemērota tā iemesla dēļ, ka ir grūti salīdzināt, atrast identiskas vai analoģiskas preces. Teiksim, tur, kā saka, dzīvē salīdzināt ābols ar bumbieriem nevar, jā, un dažkārt ābols arī savā starpā nevar. Līdz ar to šī metode tiek diezgan reti piemērota. Tā tiek piemērota, piemēram, noteikti procentu tirgus vērtību, piemēram, kvadrātmetru nomas maksas tirgus vērtību, vai arī, kad tiek salīdzināts kaut kādas ģeneriskas preces, teiksim, tur, nezinu, degviela vai graudi vai kaut kas tāds, kas ir salīdzināms un ir pilnībā identisks. Tālākās metodas, tālāk pārdošanas metode balstās uz bruto peļņas līmeņa analīzi, pārdodot preci, nopērkot no saistīta un pārdodot nesaistītam uzņēmumam. Izmaksu pieskaitīšanas metode balstās arī uz bruto peļņas normas analīzi, pārdodot preci vai pakalpojumu saistītam uzņēmumam. Bet svarīgākā no šīm metodēm saucamā darījuma tīrās peļņas metode vai angliski transactional net margin method, tātad, kura tātad tiek analizēts operatīvās peļņas norma vai operating margin vai markup atkarībā no situācijas. Ja? Šī metode tiek apmēram, 90% gadījumos izmantot lielāko tieši šī metode, un tam ir vairāk iemesli, ja, jo pirmkārt ir, teiksim, ne visiem salīdzināmiem uzņēmumiem ir bruto peļņas normas pieejamas, un tās nevienmēr ir salīdzināmas savā starpā. Un turklāt tīrās peļņas metode ļauj noteikt, cik uzņēmumam ir patiesi šī operatīvā peļņa, cik tas ir pelnošs, un tāpēc arī visbiežāk tiek izmantota tieši šī metode. Savukārt peļņas sadalīšanas metode, tā tiek izmantota kā retos gadījumos, kad nav piemērojams šīs augšminētās metodas, bet kad peļņa tiek, teiksim, attiecināts starp uzņēmumiem balstoties uz kaut kādiem citiem kritērijiem, piemēram, aktīviem vai kaut kādām darbībām vai funkcijām veiktajām un tam līdzīgi. Bet tas, kas jums varbūt jāatcerās, ir, ka parasti izmantotās metodas ir šī salīdzināmo nekontrolēto un visbiežāk darījuma tīrās peļņas metode. Tātad nākamais, lai kā ilustratīvs piemērs, paņemsim piemēru, kurā ir Latvijas izplatītājs, kurš iegādājas preces par 900 eiro no piegādātāja Lietuvā un pārdod tālāk nesaistītiem klientiem šo te preci par 1000 eiro. Ja, un jautājums ir tātad, vai iegādas cena 900 atbilst tirgus vērtībai vai neatbilst. Un šajā gadījumā mēs veicam šo te, piemēram, tīrās peļņas metodi, veicam aprēķinu, konstatējam, ka nesaistīti uzņēmumi pelnītu 8% operatīvās peļņas normu, savukārt mūsu gadījumā mēs esam nopelnījuši 5%. Ja? Tas nozīmē, ka mēs faktiski esam nopelnīti mazāk nekā vajadzētu, un tad attiecīgi tas nozīmē, ka problēma ir tā, ka šī te cena, iepirkuma cena ir pārāk augsta. Ja? Veicot šo te pārēķinu, piemērojot tirgus vērtībai atbilstoši šo te procentu, tiek konstatēts, ka tirgus vērtībai bija jābūt nevis 900, bet gan 870, un starpības starp
faktisko cenu un tirgus cenu 30, šī te būtu tā transfer cenu korekcija, no kuras tad ir jārēķina uzņēmuma ienākuma nodoklis 20, 80, iegūstot attiecīgi maksājamo UIN 7,5. Jā, tātad šī metode, šeit redzams, ka tā ir visvienkāršāk arī piemērojama un, iespējams arī teiksim tā nosacīt vispareizākā, lai noteiktu, vai tātad attiecīgi šis te uzņēmums veicot ar savu iegādi no saistītā uzņēmumu, vai nav pārāk daudz samaksājis un tādējādi pārcēlis peļņu šajā gadījumā uz Lietuvu. Par transakciju dokumentācijas sistēmu. Ir 3 līmeņi transakciju dokumentācijas sistēma. Pirmais līmenis ir country by country reporting, saucamais, vai dokumentācija par katru valsti, kas principā ir jāpild uzņēmumiem, kuriem grupai konsolidētais apgrozījums pārsniedz 750 miljonus eiro. Līdz ar to šis te varbūt nav aktuāls daudziem Latvijas uzņēmumiem, varbūt dažiem tikai. Tālāk ir globālā dokumentācija, kas apraksta uzņēmuma grupas struktūru, darbību, procesus un tam līdzīgi. Tātad, kā norāda šis te nosaukums globālā dokumentācija, vai angliski master file, kas apraksta tātad šo te grupu kopumā. Un arī vietējā dokumentācija, kas attiec uz konkrēto uzņēmumu, saucamais local file. Ko darīt uzņēmumiem vai nodokļu maksātājiem, kuri veic darījumus ar saistītiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas transfer cenas, bet kuriem kaut kāda iemesla dēļ nav jāgatavo master vai local file? Ir variants paredzēts likumdošanā sagatavot vienkāršotu dokumentāciju. Tas ir gadījumā, ja uzņēmums sniedz vai saņem zemes pievienotās vērtības pakalpojumus, piemēram, tehniskus pakalpojumus, kā, teiksim, kāds atbalsts, grāmatvedība un tam līdzīgi, vai arī kontrolēto darījumu apjomi nesasniedz pietiekamus apjomus vai personas, kurām tiek veikts, nav tie, kuriem ir jāsagatavo vietējā dokumentācija vai master files. Un šajā gadījumā Ministra kabineta noteikumi paredz, ka ir nepieciešams sagatavot vienkāršotu dokumentāciju, kas paredz 3 lietas. Jā? Pirmkārt, funkciju analīzi, metodes izvēli un salīdzināmo datu pētījums, salīdzināmības pētījums. Šīs 3 lietas, kas definētas šajos MK noteikumos 677, veido jau diezgan lielu daļu no šīs vietējās dokumentācijas. Līdz ar to, teiksim, ja ar ārvalstu saistītiem uzņēmumiem jāgatavo šī vietējā dokumentācija, bet ar saistītiem vietējiem uzņēmumiem, iekšzemes uzņēmumiem būtu vienkāršotā dokumentācija, tad šī vienkāršotā dokumentācija ir tikai nedaudz mazāk apjomīga un sarežģīta nekā vietējā dokumentācija. Ja? Tālāk par normatīviem aktiem, lai jūs varētu orientēties un zināt, kur ko meklēt. Pirmais, tātad tirgus cenas princips ir definēts uzņēmuma ienākuma nodokļu likumā, 4. panta 2. daļas 2. punkts C apakšpunkts, kas principā nosaka tikai vispārējo principu. Jā, šo te, ko mēs iepriekš jau nolasījām. Tālāk, saistītās personas ir definētas likumā par nodokļiem nodevām, 1. panta 18. daļā. Savukārt dokumentācijas prasības un kam ir jāsagatavo kāda līmeņa dokumentācijas ir aprakstīts 15.2. pantā šajā pašā likumā. Par tirgus vērtības noteikšanu vairāk ir Ministru kabineta noteikumos numur 677 jau piesauktajos. Kā jau mēs pašā sākumā runājām, tad tirgus cenas princips ir vispārīgs, balstās uz OECD vadlīnijām, bet noteikšanai ir jānotiek stingrā saskaņā ar MK noteikumiem 677. Savukārt par transakciju dokumentācijas saturs ir aprakstīts noteikumos numur 802. Transakciju dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzam nodokļu maksātāju un vīda vienošanās par iepriekšējo tirgus cenas noteikšanu, vai tas saucamais Advanced Pricing Arrangement, saīsinot IPA. Tātad, ja jums šāda procedūra gadījumā interesē, jūs varat sākt iepazīties ar šo te MK noteikumiem numur 802. Tālāk pārēsim uz praktisko pusi, kā tad noteikt to, vai jums attiecas transfer cenas, vai jums attiecas dokumentācijas prasības un kādas ir šis te prasību apjoms. Tad pirmais jautājums, kas būtu jāuzdod, ir, vai jūs veicat darījumus ar saistītiem uzņēmumiem.
Un, lai to izdarītu, jums ir jāanalizē nodokļiem nodevām 1. panta 18. daļa. Tātad tur ir dota saistīto personu definīcija, mēs viņu skatīsimies tūlītās detalizētāk, bet pagaidām pieņemsim, ka jūs zinat, vai veicat vai neveicat ar saistīto personu. Ja atbilde ir nē, tad jums tomēr vēl vajadzētu veikt testu, pārliecinoties par to, vai gadījumā jūsu partners neatrodās kaut kādā zemu nodokļu valstī, arī tad, ja tas nav saistīts partners. Ir īpaši svarīgi tas tāpēc, ka no 23. gada 1. jūlija arī Krievija atrodas zemu nodokļu sarakstā, un visi darījumi ar Krievijas partneriem, ar saistītiem vai nesaistītiem, vienalga, tiek uzskatīti par darījumiem, uz kuriem attiecās ir jāievēro transfercenas un tirgus vērtība. Tātad, ja šī atbilde šeit vai šeit ir jā, tad mēs skatāmies tālāk uz likumu 15.2. pantu, uz ko tad attiecās transfercenu dokumentācijas prasības. Tur ir minēti vairāki gadījumi, tostarp pats visbiežāk sastopamais ir darījuma veikšana ar saistītu personu, bet nevis vienkārši saistītu personu, bet ar ārvalstu saistītu personu. Un tātad, vēl arī daži citi gadījumi, un ja jūs atbilstat šiem citiem gadījumiem, vai veicat darījumu ar saistīto ārvalstu uzņēmumu, tad nākamais solis ir jānovērtē kontrolēto darījumu apjoms vai summa. Un šeit ir svarīgi zināt to, ka, lai noteikti šo summu, jums jāsaskaita kopā pilnīgi visi darījumi, kas ir veikti ar visām saistītajām ārvalstu personām. Ja? Tātad, ja jūs, nopērkat Lietuvas uzņēmums, no kā jūs nopērkat preci par 1 miljonu, jūs veicat preces pārstrādi, pārdodat atpakaļ šai pašai Lietuvas pusē par 1,5 miljonu, tad jūsu kontrolēto darījumu apjoms būs nevis 1 miljons, nevis 1,5 miljons, bet gan 2,5 miljoni. Jā, tad 1 plus 1,5. Jāskaita gan ienākumu, gan izdevumu. Tas nekas, ka tā pievienotā vērtība šajā gadījumā varbūt būs tikai 0,5 miljoni. Jā, jūs nopirkāt par miljonu, pielikāt klāt 0,5, pārdevāt atpakaļ par 1,5. Bet vienalga jāskaita ir kopā visa summa. Tas, kas ir vēl svarīgi ir, attiecībā uz aizdevumiem vai uz aizņēmumiem, kontrolēto darījumu vērtībā ietilpst arī aizdevumu pamatsumma. Tātad, ja jūs esat saņēmuši aizdevumu vai izsnieguši aizdevumu par 1 miljonu, tad jums šis miljons ir jāskaita klāt. Labā lieta ir tā, ka tas ir jāskaita tikai vienreiz, tajā brīdī, kad jūs saņemat vai tad izsniedzat šo aizdevumu, bet tad, kad atgriežat vai saņemat atpakaļ atgriezt to aizdevumu, tad tas vairāk nav. Otrais tas nav jāuzskaita. Bet katru gadu, protams, jāuzskaita papildus arī procenti saņemtie vai maksājumie. Jā, tad pamatsumma vienu reizi plus ikgadējie procenti. Kad tas ir izdarīts, kad jūs zināt, cik jums ir kontrolēto darījumu summa, tad jūs varat tālāk vērtēt, kurā vietā tad jūs atrodaties, balstoties no likuma prasībām. Jā, likums paredz 3 tādus sliekšņus - 15 miljoni, 5 miljoni un 250 000. Tātad, ja jums apjoms ir liels, virs 15 miljoniem, tad jums ir jāsagatavo gan vietējā dokumentācija, gan globālā dokumentācija. Un abas šīs dokumentācijas 12 mēnešu laikā ir jāiesniedz bez īpaša uzaicinājuma. Principā vienkārši jāiesniedz bez īpašas prasības, bez uzaicinājuma. Savukārt, ja jums kontrolēto darījumu apjoms ir 5 līdz 15 miljoniem, šeit, tad jums ir jāiesniedz vietējā dokumentācija 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, bet attiecībā uz globālo dokumentāciju jums ir tālāk jāskatās, vai jūsu uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 50 miljonus vai nepārsniedz. Ja pārsniedz 50 miljonus, tad jums jāiesniedz globālā dokumentācija 12 mēnešu laikā. Ja apgrozījums ir mazāks par 50 miljoniem, tad globālā dokumentācija ir jāsagatavo, bet jāiesniedz tikai pēc pieprasījuma. Nākamais 250 000. Ja tātad jums ir 250 000 kontrolēto darījumu kopsumu, bet mazāk par 5 miljoniem, tad ir jāsagatavo vietējā dokumentācija un jāiesniedz pēc vidu pieprasījuma. Tad jūs varat sagatavot un gaidīt, kamēr jūs vids prasīs. Un vids var prasot šo dokumentāciju, iedot attiecīgi 1 mēnesi laika, kuru laikā jums tad ir, ja gadījumā tā dokumentācija nav sagatavota, tad ir tāda jāsagatavo.
Tātad, ja ir zem 250 000, tad attiecīgi globālā vietējā dokumentācija uz jums neatiecas un jums ir jāsagatavo vienkāršotā dokumentācija, kā mēs runājam jau iepriekš, piemērojot MK noteikumus numur 677. Saistītās personas. Tātad paskatīsimies, ko tad nozīmē definīcija saistītās personas, kas ir tās slēpjas, kam ir jāievēro transferta cenas. Tātad skatāmies likumu par nodokļiem nodevām 1. pānta 18. punktu, un tas mums pasaka, ka saistītās puses ir divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas, ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem. Tās ir māte un meita, ir tiešā līdzdalība otrā sabiedrībā no 20 līdz 50%, tad ir 50% kontrole pieder vienai tai pašai personai vai tās radiniekiem līdz 3. pakāpei un svaiņiem līdz 2. pakāpei vai laulātajiem, vai 50% pieder 10 vienām tā pašām personām. Nākamais, vairāk nekā 50% no pamatkapitāla pieder komerces sabiedrībai, kurā fiziskā persona pieder vairāk nekā 50% no šīs sabiedrības vērtības. Šis ir tāds interesants punkts, kurš ir grūti tā praksē piemērojams, jo faktiski paiet arī zem iepriekšējo jau tā kā definīcijas par kontroli. Tālāk kritērijs ir vairākums valdē, komercsabiedrība valdēs, un papildus līgumam par konkrētu darījumu ir noslēgta kaut kāda vienošanās par savai saskaņotu darbību, lai samazinātu nodokļus. Šis ir tāds punkts, zem kura teorētiski pavilda principā jebkurus uzņēmumus, ja ir kaut kādas pazīmes, ka šie te uzņēmumi kaut ko sliktu dara savā starpā. Bet praksē tas tā maz ir bijis, nav, teiksim, tā izplatīts, ka valsts ieņēmuma dienests, teiksim, piemērot šo te punktu. Vismaz mēs neesam tādus bieži redzējuši. Nākamais kritērijs fiziskajai personai pieder virs 50% komercsabiedrības kapitāla. Tālāk paskatīsimies šos uz piemēru bāzes, lai būs vienkāršāk, tad pirmais kritērijs ir māte meita, pirmais variants ir tiešā līdzdalība, netiešā līdzdalība caur vienu holdingu, kad A pieder B un B pieder, teiksim, C šajā gadījumā, vai arī, kad uzņēmums A kontrolē uzņēmumu D caur diviem uzņēmumiem B un C, tad uzņēmumam A pieder virs 50% B, virs 50% C, un kuri savā kopumā, teiksim, ja B pieder 20% no D un C 20% no D, tad kopā ir 40% un kontrolas tātad nav. Bet ja šeit būtu 25% un šeit būtu 26%, tad tas kopā jau veidotu 51%, kas būtu jau tā kā kontrola. Par tiešo līdzdalību. Tad tiešā līdzdalība ir līdzdalība kapitāla daļās no 20 līdz 50%, bet šeit ir svarīgi saprast, ka tās attiecās tikai uz ārvalstu uzņēmumiem. Ja ir, teiksim, Lietuvas uzņēmumu Latvijā ir līdzdalība, teiksim, 30%, tad tas attieksies, transferta cenas jāievēro. Savukārt, ja tie ir 30% pieder starp Latvijas uzņēmumiem, tad attiecīgi šis kritērijs neattieksies. Un transferta cenas šeit nav jāievēro. Tālāk par kontroli. Vairāki piemēri. Tad kontroli var rasties, ja ir vairāki cilvēki, katram pieder uzņēmums, kuri šie cilvēki savstarpēji ir saistīti. Tad tie ir vai nu laulātie, kā šajā gadījumā Jānis un Ilze, vai, teiksim, ir Jānis, kuram ir brālis un māsa, kuri kontrolē uzņēmumu D, tad šis te uzņēmums D ar C arī būs saistīts. Tad šeit varētu būt dažādas kombinācijas, varbūt laulātais, varbūt radinieks, varbūt svainis. Tad radinieks līdz 3. pakāpei, svainis līdz 2. pakāpei. Un pēdējais gadījums ir, kad viens un tas pats uzņēmums, divi uzņēmumi pieder vienām tām pašām personām. Tad šajā gadījumā ir 5 personas, katrai no tām pieder 12% no uzņēmuma A un 12% no uzņēmuma B. Kopā tas ir 60%, tas nozīmē, ka šie te uzņēmumi ir saistīti savā starpā, jo ir 5 vienas un tās pašas personas.
Nākamais par valdi kā kritērijs. Šeit ir vairāki mīti, kurus es gribētu gaisināt. Vispirms ir tas, ka pirmais mīts ir, kas ir redzēts, ir tas, ka valdes loceklis ir it kā saistīta persona attiecībā pret uzņēmumu. Un, ja mēs runājam komerclikuma izpratnē, tad tas ir iespējams, ka tā tas arī ir. Principā komerclikums skatās nedaudz savādāk uz saistītām pusēm, bet šajā gadījumā mēs skatāmies no nodokļiem nodevām viedokļa, un valdes loceklis pats par sevi kā atsevišķa persona pret uzņēmumu nav uzskatāms par saistītu. Tad, ja uzņēmums veids darījumu ar valdes locekli, tad tas nav darījums ar saistītu uzņēmumu. Jā, tas ir pirmā kļūda, kas tiek dažkārt pieļauta, interpretējot šo te, likumu. Otrs ir tas, ka, ja valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi, tad tas arī nenozīmē, ka šim te valdes loceklim ir vairākums valdē. Jā, ja piemēram, šajā piemērā ir uzņēmums ir B, kuram ir valdes loceklis Ilze un Pēters, un katram ir tiesības pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi, tad Ilze var šodien pieņemt vienu lēmumu, un Pēters rītdien šo lēmumu var atcelt, jā, pieņemt citu lēmumu. Tātad principā šeit ir, lai būtu vairākums, tad viņiem abiem ir jāvienojas, kādu tad lēmumu viņi pieņems. Nu, lūk, un šajā piemērā tad mums ir uzņēmumā B ir 2 valdes locekļi, un uzņēmumā A ir 3 valdes locekļi, un 2 no tiem ir 2 no 3 ir tātad tie paši, kas ir uzņēmumā B. Un tas nozīmē, ka 2 no 3 ir tie paši, un attiecīgi tas nozīmē, ka ir vairākums uzņēmumā A. Un attiecīgi šie 2 uzņēmumi ir uzskatām par saistītiem. Jā, tad vairākums nozīmē, ka fiziski skaitām, cik ir valdes locekļi, un, ja, protams, divos uzņēmumos ir viens un tas pats valdes loceklis, tas skaidrs, ka tur ir vairākums. Jā. Ja savukārt ir vairāki valdes locekļi, tad ir jāskaita vienkārši, cik vai ir tur vairākums vai nav abās divās valdēs. Šeit jūsu referencei par šīm te radniecībām un svainībām, ja kā skaitīt šīs te pakāpes, ja radinieks ir līdz 3. pakāpē, varbūt attiecīgi veidot šo te saistīto personu, jā, un ja mēs skatāmies radiniekus, tad mēs skaitām vai no uz augšu augšupējie, vai no uz leju lejupējie, jā, tad pirmā pakāpe ir vecāka, otrā vecvecāka un tā tālāk. Savukārt lejupējie pirmā pakāpe ir bērni, tur ir bērni, otrā un tā tālāk. Savukārt sāņu radinieki tiek skaitīti caur augšupējo. Tad, piemēram, ja mums ir mūsu brālis, veidos otro pakāpi. Ja? Pirmā pakāpe ir vecāks, otrā pakāpe ir brālis. Ja? Un tādā veidā, teiksim, tiek skaitīti radniecība. Tātad, kad mēs esam izskatījuši saistīto personu definīciju, atgriežamies, tad mēs konstatējam, ka mums ir saistītā persona, mēs veicam darījumus saistītu personu, mums ir jāiet uz likumu par nodokļiem nodevām 15.2 pantu un jāskatās, vai uz mums attiecās šīs dokumentācijas prasības, kuras mēs jau izskatījām. Un tātad, kādas personas tad attiecās, ir saistītās personas, kas ir uzskatāms par saistītu ārvalstu uzņēmumu. Tātad saistīto personu definīciju mēs izskatījām, mums tikai jākonstatē, vai tas uzņēmums ir ārvalstu vai nav. Un papildus dokumentācijas prasības attiecas uz 1. panta 18. punktā minētajām fiziskajām personām, respektīvi tām, kurām ir virs 50% pieder kapitāla daļas un balstiesības uzņēmumā, vai arī zemu vai beznodokļu valstīs reģistrētas uzņēmums. Daži vārdi par darījumiem ar zemu nodokļu valstīm ir jāskatās MK noteikumu numur 655, kas tad uzskaita zemu nodokļu un beznodokļu valstis. Bet jāsaka, ka tā, kad arī ir tajā sarakstā, tad attiecīgā valsts nav uzskatām par beznodokļu valsti, ja ar šo valsti ir noslēgta nodokļu dubultās uzlikšanas konvencija, novēršanas un nemaksāšanas novēršanas konvencija, vai arī ir stājies spēkā līgums par informācijas apmaiņu. Un šo te līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem jūs varat skatīties šajā te pievienotajā saitē, ja, tātad Status of
Convention, ir šī informācijas apmaiņas konvencija, un tur ir saraksts ar valstīm, teritorijām, kuras tad ir pievienojušās šai konvencijai un attiecīgi netiek uzskatīts par zemu nodokļu valstī. Līdz ar to, ja jums ir kaut kāds šaubas ar kaut kādām salām, vai vispirms ir jāskatās tātad šie MK noteikumi, vai tajā sarakstā ietilpst. Un otrkārt ir jāskatās šis te saraksts vai ar šo valsti nav noslēgts gadījumi pēc konvencija, vai konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, vai arī tātad šī te informācijas apmaiņas konvencija. Lūk, tātad, kad mēs esam izgājuši cauri šajā tabulā, ir vienkārši apkopojums par to, ko mēs jau teicām, par ko mēs jau runājām, ka ir kurā gadījumā ir jāgatavo tātad vietējā dokumentācija, kurā globālā. Šajā tabulā varbūt šī tabula ir nedaudz uzskatāmāka nekā šis te iepriekš zīmējums, pēc kur mēs analizējām, vai varbūt vieglāk uztverams, bet ideja ir tieši tā pati. Apraksts ir tātad šeit pirmajā, jūs redzat šeit ir gadījumi, kuros jāsniedz tātad jebkurā gadījumā pēc pārskatu gada beigām, un šeit ir uzskaitīti gadījumi, kad ir jāsniedz pēc vida pieprasījuma. Savukārt pēdējā kolonā ir aprakstīta situācija, ko darīt, ja tātad nav jāgatavo ne pirmā, ne otrā kolona, bet ir jāgatavo vienkāršā dokumentācija, tad jums ir jāiet un tātad jāpiemēro noteikumu numur 677. Vēl ir svarīgi moments, kad tiek gatavots dokumentācija, kad atsevišķie darījumi līdz 20,000 netiek uzskatīti par būtiskiem un tie tiek, principā, atbrīvoti no dokumentēšanas. Jā, protams, mums jāskaita, viņi ir pie kopējiem darījuma apjoma, bet gatavojot dokumentāciju, ja šis summa ir mazāk par 20,000, tad tas ir nebūtisks darījums. Pēdējais gadījums, kas ir diezgan faktiski ļoti netipisks, bet taisnības labad ir jāpievieno, ir tas, ka valsts ieņēmuma dienests var paprasīt arī jums dokumentāciju arī tad, ja darījumi notiek starp diviem Latvijas uzņēmumiem, bet darījuma ķēde iziet ārpus tā kā Latvijas ietvariem. Piemēram, kā šajā gadījumā mums ir Latvijā ir divi uzņēmumi, izplatītājs un piegādātājs, un šeit notiek darījums, šis te darījums, kur piegādātājs pārdod izplatītājiem, un valsts ieņēmuma dienests var pieprasīt iesniegt vai šim uzņēmumam dokumentāciju par šo darījumu. Tajā gadījumā, ja ķēde iziet ārpus, tad viss šī prece, piemēram, tiek pirkta no ražotāja Lietuvā, pārdod piegādātājs un pēc tam pārdod citam Latvijas uzņēmumam, bet balstoties uz to faktu, ka darījuma ķēde iziet ārpus Latvijas, tad Vits var pieprasīt arī dokumentēt darījumu starp diviem Latvijas uzņēmumiem. Paldies, ka skatījāties šo video. Tas man ir viss par to, kas ir transferta cenas, uz ko tās attiecās, kam ir jāgatavo dokumentācija un kāda. Ja jums ir kādi jautājumi, ir nepieciešama palīdzība, konsultācijas vai pat dokumentācijas sagatavošana, lūdzu vēršieties, mēs būsim priecīgi sadarboties. Uz redzēšanos, visu labu!